to, kura grupā ierindosies 2. vietā. Un šobrīd situācija ir, ka MainPV komandai ir 3 uzvaras un 1 zaudējums. Savukārt Daugavpilī 2 uzvaras un 2 zaudējumi. Un ar mani ir atpakaļ kopā Mārtiņš Taurenis. Sveiki, skatītāji! Skatīsimies, kā jau minējām iepriekšējās spēles beigās. Spēle būs ļoti aizraujoša. Cerams, ka šis skumjais notikums nenomāks spēles norisi. Jo komandām varbūt iedvesmos. Saliedēs komandu. Jā, jo komandām jādodas laukumā un jāturpina spēlēt. Redzam, šobrīd komandas sasveicinās un tiks izlodēts spēles disks par to, kura komanda uzsāks ar uzbrukumu. Tad izskatās, ka ar uzbrukumu spēli sāks komanda MainPV. Un Daugavpils dosies. Pamatīgs pulciņš atbalstītāji ir MainPV komandai. Un atbalstītāji pulks nāk no Sirocco Ultimate. Jā, šīs te abas... Zināms, ir treniņu biedri. Šīs abas komandas kopā trenējas. Izskatās, ka tas ir nesis augļus abām komandām. Kā jau minēts, MainPV šobrīd 2. vietā kopvērtējumā. Cīnīsies šobrīd ar Daugavpils Universitātes komandu par 2. vietu. Sirocco Ultimate tikko iepriekšējā spēlē izcīnīja savu pirmo uzvaru šajā sezonā. Pirmo uzvaru savā pastāvēšanas vēsturē. Daugavpils iesāk ar ciešu cilvēku aizsardzību. MainPV iespiesti uz laukuma līnijas un pa līniju arī attīsta savu spēli. Notiek kā plats pirmais punkts. Jā, vairākas vienkāršas piespēles. Daugavpiliešiem redzams tāds stabils spēlētāju soliņš. Viņi ir ieradušies 10. Tas nozīmē, ka fiziski viņi būs ļoti gatavi un varēs izturēt visu spēli. Jā, redzam atkal MainPV izpildījumā, tad jau pieminētā zonas aizsardzība. Daugavpils spiests saspēlēties pie savas aizsardzības zonas. Palēnām atrod robežu šī zonas aizsardzībā. Un droši vien garākais frisbī līgas spēlētājs Dīdzis Skriņģevskis gūst 1. punktu Daugavpils Universitātes komandai. Kā jau minēju, tad spēlējot pret nedaudz jau pieredzējušāku Daugavpils komandu, MainPV zonas aizsardzība varētu arī nestrādāt. Jautājums, ja tas tā arī notiks, jautājums, vai viņi spēs atrast kādus citus ieročus, kā apturēt Daugavpili. Tātad Daugavpils ļoti cieši spēlē un ļoti labi nospēlē. Komandas spēlētājs 5. numurs Ramanovskis. Tagad viņš arī ar disku. Stotiņš kā saspēles vadītājs. Jā, ļoti labs spēlētājs, ļoti atletisks spēlētājs. Un ir spiests arī tagad komandas saspēles vadītāja Naura Mackeviča probmūtas laikā uzņemties saspēles vadītāja lomu.
Redzam, Daugavpils vairs neizdara tik lielu spiedienu uz spēlētājiem, vairāk mēģina tā kā atrast vietas, kur piesekt, kur nosekt izskrējienu joslu un tādējādi iegūt aizsardzību. Neveiksmīgi. Labi nospēlē Daugavpils spēlētājs, kaut gan nespēja aizsniegties līdz diskam, tāpatās rada pietiekami lielu diskomfortu rīdzniekam, lai tas zaudētu piespēli. Un neveiksmīgi, nesaprotas Daugavpils spēlētāji, to ļoti labi nolasa rīdznieks, un rīdznieki jau var spēlēt uzbrukumā. Jā, Daugavpils kaut kā ļoti pasīvi šobrīd darbojas aizsardzībā. Un izdodas veiksmīgi, jau pie liela skaitļa. Šķiet, ka bija izskaitīts līdz 7. Jurkevičs mēģināja izdarīt piespēli. Daugavpils spēlētājiem izdevās to nobloķēt. Un tagad neliela nesaprašanās. Šķiet, ka Staņislavs Jurkevičs ir nosaucis sodu un Daugavpils spēlētājs to ir atzinis un MainPV ir tiesīgi turpināt uzbrukumu. Atkal labi nolasa spēle Daugavpilieši. Tālāk piespēle zonā Skriņģevskim un otrais punkts Daugavpils universitātē. Jā, ļoti ātri redzams, ka tiek izmantot šī brīdis, kad tiek nospēlēts aizsardzībā un burtiski 3 sekundes un jau lidoja trešā piespēle zonā. Redzam, rīdznieki ļoti ātri, ļoti laicīgi spēlē, paņem minūtes pārtraukumu. Varbūt nodrošinās kārtīgi, lai tā teikt, jau pamatus būvē ciešus un stingrus, lai spēle neiet tādā gultnē, kādā viņi to nevēlētos. Tātad redzam, Daugavpils universitāti konsultē Valmieras spēlētāja Evija Ārste, kura būtībā ir arī viena no frisbija pamatlicējām Daugavpilī. Tieši pateicoties viņai, var teikt, šī komanda ir izveidojusies un turpina pastāvēt. 2 gadus viņam bija arī šīs komandas trenere. Jā, es domāju, ja arī pieteikumā tas nav ierakstīts, tad vismaz realitātē pēc būtības viņa arī šobrīd rīkojas kā trenere, iet klāt, palīdz un mēģina sagatavot komandu nākamajai punktu izspēlē. Komandas lēnām atgriežas no minūtes pārtraukuma. Redzam, ka Daugavpils atkal spēlēs ar garo soliņu. Īsie spēlētāji Andrejevs kā saspēles vadītājs. Un Kromans droši vien spēlēs kā izskrējējs. Pārējie spēlētāji ļoti gari. Skatīsimies, vai izdosies to izmantot aizsardzībā. Piespēlē disku uz centru. Virzās uz priekšu, bet ļoti maz distanci iegūst ar katru piespēli rīdznieki. Neskatoties uz to, ka rīdznieks būtībā apstājas kā zemē iemietis, Daugavpilieti nepadodas nonākt galā laicīgi. Līdz ar to rīdznieks Aigars Rumba var gūt otro punktu savai komandai. MainPV iespēja spēlēt aizsardzībā. Paskatīsimies, varbūt tieši aizsardzības maiņa bija tas, par ko viņi runāja minūtes pārtraukumā. Kaut gan nē. Izskatās, ka tāpat tiks spēlēta zonas aizsardzība. Riskanti spēlē MainPV spēlētājs. Nesitot disku zemē, nepārtvarot to. Bet, acīm redzot, Daugavpilieši nebija gaidījuši kaut ko tādu un disks nokrīt zemē. Un ātri realizē uzbrukumu. Uzreiz ar pirmo piespēli atrodot partneru zonā un izvirzot savu komandu vadībā. Un viņus arī atbalsta aktīvisti Roko Altemēt no tribīnēm. Jā, Viņas ir nepilni 30 cilvēki. Un lielākā daļa no viņiem atbalsta tieši rīdzniekus.
Ļoti neveiksmīgs saskrienas komandas spēlētāji. Izskatās, ka nekādas traumas nav gūtas, līdz ar to varēs ievadīt disku spēlē un turpināt spēlēt. Arī Daugavpils meklē iespēju spēlēt pa līniju, neizdodas, atdod uz centru. Un jau iespiests ir uz līnijas. 2 brīvi spēlētāji Daugavpils komandai, bet rīdznieku zonas aizsardzība rāda apjukumu un neizdodas priedīt un neizdodas tvert disku. Nedaudz pastāstīšu par situāciju sieviešu grupā. Šobrīd līderos Salaspils FK komandā ar 3 uzvarām 3 spēlēs. Otrajā vietā ierindējušās Moments ar 2 uzvarām un 1 zaudējumu. Un trešās Valmiera Women, KCN Rīga un Ultimate Decision noslēdzot grupu. Un šodien visas komandas viesosies arī šeit Kocēnu sporta namā. Un principā visām komandām šis ir tāds svarīgs spēles. Kaut gan gala rezultāts neietekmē, jo šis būs tikai pirmais spēles aplis tiks noslēgts. Tad tās spraigākās spēles varētu norisināties starp Salaspils FK un Momentu, ko arī varēsim redzēt tiešraidē 4:00. Tad tālāk saspringtākās arī varētu būt Ultimate Decision un Valmiera, kā nākamā spēle. Kā arī skatīsimies, kādus brīnums varbūt rādīs KCN Rīga komanda, kurām šobrīd ir gan 2 zaudējumi 2 spēlēs. Jā, bet tikmēr laukumā redzam, ka abas komandas ir apmainījušās ar veiksmīgām epizodēm aizsardzībā. Un tagad jau uzbrukumu mēģina realizēt Daugavpils Universitāte. MainPV vēl joprojām spēlē zonas aizsardzību. Nav liels spiediens uz spēlētājiem, bet nav arī brīvas vietas laukumā, kur atdot piespēli. Protams, pa perimetru ļauj spēlēt, bet pietuvoties zonai neizdodas. Un iespējams sekos kāds ieleciens zonā, vai arī trešā piespēle. Jā, tāda aizsardzības spēlētājiem. Ļoti veiksmīgi izmanto auguma pārsvaru gala zonā. Un piespēle tvēr Rihards Notiņš. MainPV mēģina uzrunāt publiku, un publika viņiem arī atsaucas, gūst viņa atbalstu. Kopštāls ar Jurkeviču. Atkal Kopštāls. Virzās uz priekšu. Tālā piespēle neveiksmīgi. Partneris nebija pa tuvu. Daugavpils jau aizvirzījuši disku uz pretējo laukuma pusi un pa diagonāli pāri visam laukumam. Saspēle starp Zotiņu un Skriņģelski zonā. Jā. 2 ļoti atlētiski spēlētāji. Viens, kā jau minējām, pārgājis varbūt uz īsu laiku saspēli. Otrs ļoti veiksmīgi spēlē zonā. Un Daugavpils jau izvirzās 1 punktu pārsvarā. Rezultāts 4-3 viņu labā. Vēl labs pārmetiens, MainPV iespiesti savā zonā. Nevar no tās izkustēties. Meklē risinājumus pāris metrus no savas aizsardzības zonas. Jurkevičs atrod rumbu. Meklē piespēles zonā, rādīja spēlētājiem, lai dodas uz to, bet laikam vēl nesapratās. Un jungta konstrukcija aptur piespēli. Lai gan vienai no konstrukcijām disks izgāja cauri, tomēr pirms nonākšanas pie partnera tas atdūrās pret jumtu.
Un atkal diagonāli piespēle pāri visam laukumam. Nu, jā, jauns spēlētājs. Nav iepriekšējos gados nav spēlējis Daugavpils Universitātes sastāvā. Varbūt tas arī liedza viņam tvert šo piespēli. Bet ļoti labs risinājums Daugavpils atrod pret MainPV aizsardzību. Aizsardzībās Notiņš pārtvert piespēli. Notiņš jau Skriņģēvskis spēlē saspēlē. Un Lauris Priede tvēr disku zonā. Jā, būtībā nav Daugavpils uzlikusi nekādu zīmogu saviem spēlētājiem. Visi spēlē visās pozīcijās. Ir gatavi gan kontrolēt disku saspēlē garie spēlētāji, gan arī aktīvāk zonā nospēlēt īsie spēlētāji. Līdz ar to MainPV ļoti grūti kaut ko atrast, kādus risinājumus pret Daugavpili. Ļoti dinamiski Daugavpils ir spēlē. Un ir atraduši to savu atslēgu, jo rezultāts jau 5-3 viņu labā. Tad laukuma centrā un krītot spēja notver šo piespēli. MainPV spēlētājs un samazina punktu starpību līdz minimumam – 4-5. Nospēlēts jau 15 minūtes, komandas kopā guvušas 9 punktus. Vēl jāgūst 2 vai 3 punkti kādai no komandām, lai varētu doties puslaika pārtraukumā. Un atkal būtībā deja vu sajūta Sergejevam. Kārtējo reizi viņam uztriecis virsū MainPV spēlētājs. Acīm redzot, ļoti agresīvi vēlas spēlēt, ļoti cieši vēlas spēlēt MainPV. Tas ar zonas aizsardzību varbūt nav galvenais uzdevums, bet Daugavpils jau tikus līdz puslaukumam. Aizsardzības dēļ spiesti atspēlēt disku uz atpakaļ. Bet pagaidām piespēles tāds ļoti drošas, īsas. Jā, tā arī jāspēlē pacietīgi pret zonu, bez liekas riskēšanas. Ja riskē, tad gadās arī tā. Daugavpils būtībā neuzliek individuālo spiedienu. MainPV var laust pusi, cik vien vēlas, bet šeit nesaprašanās atkal. Jurkevičs pilnīgi ļoti sašuts par to, ka nevarēja atrast partneru zonā. Precīzi diagonālās piespēles pāri laukumam un Sergejevs nogādā piespēli garajam Didzim Skriņģēvskim. Atkal ir ieris to trešo piespēli pār diagonāli. Un rezultāts atkal ar 2 punktu starpību. Daugavpils labā 6-4. Un viņiem jāgūst vēl tikai 1 punkts, lai dotos puslaikā. Redzam, MainPV mēģina izdarīt kaut kādas taktiskas izmaiņas, paturēt laukumā stabilākos spēlētājus. Viņi droši vien vēlas aiziet puslaika pārtraukumā vai ar pārsvaru, vai vismaz ar minimālu iedzinēju lomā. Cieši spēlē Daugavpils, izdara lielu spiedienu uz skrējējiem. Un Kopštāls nosauc to, ka ir izdarīts pārkāpums. Daugavpils spēlētājs gan tam nepiekrīt. Līdz ar to skaitīšana sāksies maksimums no 6. Ļoti labi strādā Daugavpils spēlētāji ar izskrējējiem. Jā, ļoti tuvs sēdz un šos izskrējienus. Nav iespēja viegli atbrīvoties, līdz ar to saspēles vadītājiem jāmeklē risinājumi, un Jurkevičs tos arī atrod. Viens nepiesakts zonā atrodas Sjomkins, un Jurkevičs izdara vieglu piespēli viņam. Un rezultāts starpība samazināta līdz minimumam. Rezultāts 5-6.
Un kā parasti Sergejevs ievada saspēli. Ļoti ātri kustās pāri laukumam Daugavpils. Atrod arī caurumu pašās beigās Main PV zonas aizsardzībā. Un šobrīd puslaiks. Rezultāts 7-5 Daugavpils Universitātes labā. Un komandas dodas atpūtā 2 minūtes. Tā kā tiekamies pēc brīža. Tātad esam atgriezušies tiešraidē, komandas dodas atpakaļ laukumā, lai uzsāktu otro spēles puslaiku. Kā redzējām, tad pirmajā puslaikā līdzinējais Main PV ierocis zonas aizsardzība pret Daugavpili nestrādāja. Savukārt, Daugavpils spēja izdarīt ļoti labu spiedienu uz Main PV izskrējējiem, un tas sagādāja lielas problēmas ar piespēļu atdošanu. Daugavpils virzas uz priekšu, atkal redzam, Main PV spēlē zonas aizsardzību, bet Daugavpils jau vienkārši mēt pāri šiem spēlētājiem, atrodot brīvus savus komandas biedrus. Prieda pie zonas. Sergejevs veiksmīgi nožonglē ar disku un spēja to tvert. Un atkal uz fizisko pārsvaru paņem Daugavpils. Skriņģevskis nedaudz pastiepjas un Main PV īsti nav variantu pārtvert šo piespēli. Rezultāti starpība atkal jau ievērojamāka, 3 punkti. Jā, godīgi sakot, Daugavpils, lai gan ik pa laikam tā lēnīgi spēlē aizsardzībā, lēnīgi pietuvojas saviem sadzamajiem ar disku, tomēr viņi labāk izskatās šajā spēlē. Viņi ir atraduši to, kas viņiem strādā, savukārt Main PV ir tie, kuriem būtu jāmeklē kaut kādi risinājumi, jāmēģina kaut kas mainīt spēlē. Kopštāls ar Umbu saspēlējas, Jurkevičs uz līnijas, meklē partneris laukuma vidū, bet nenosakt zonā ieskrien Rumba un pa līniju veiksmīgi piespēli atdod Jurkevičs. Un ja Daugavpils gūs
uzvaru šajā spēlē, tad veidosies ļoti interesanta situācija, jo abām komandām būs 3 uzvaras un 2 zaudējumi, un tad jau būs jāskaita punkti, lai saprastu, kura tad komanda iekļūs, būs iespēju spēlēt pārspēlēs un pretendēt uz vietu pirmajā grupā. Veiksmīgi spēlē Kopštāls aizsardzībā, varbūt pat neskarot disku, spēja novērst pretinieka uzmanību, neļauj nokoncentrēties uz tvērienu un izcīna uzbrukumu savai komandai. Tikmēr rumbast Jurkevičam pa līniju, un Jurkevičs atkal turpina piespēlēt pa līniju un atrod zonā Sjomkinu, gūst vēl vienu punktu. Jā, interesanti, kā MainPV komandai uzbrukumā izdodas izsprukt ar šīm te piespēlēm pa līniju. Acīm redzot, Daugavpils mēģina ļoti nokoncentrēties. Visdrīzākais, lai nosaka tālo piespēli, MainPV savukārt to izmanto. Daugavpils nomaina pusi. Atkal atdod disku uz centru. Ļoti labā pozīcijā Sergejevs. Zonā viens Daugavpils spēlētājs, tagad 2. Un zonai pilnai ar MainPV spēlētājiem. Tā kā var redzēt, uz ko tiek likts uzsvars. No MainPV puses Prieda piespēlē. Un veiksmīgi Notiņš. Disku tvars Notiņš, jā. Atkal, kā jau iepriekš redzēts, tad izmantojot šo te augumu pārsvaru, Daugavpilī izdodas apspēlēt MainPV zonas aizsardzību. Un būtībā tātad, kā jau Irba minēja, tad būs situācija, ja Daugavpils uzvar, tad būs nedaudz kļūdaina informācija ir bijusi man, jo situācija šobrīd ir komandām vienlīdzīgi ir 3 uzvaras un 1 zaudējums. Tad šī spēle izšķirs, kur komanda ieradosies 2. vietā. Jā, tieši tā. Un tikmēr veiksmīgi sanāk nospēlēt MainPV komandai. Izglāb savu komandu spēlētājus, bet tāpat laikā veiksmi pagriež otru vaigu un disks jau ir zaudēts. Un atkal 3. piespēles Daugavpils izpildījumā. Daugavpils nekautrējas izmantot visu savu piespēļu arsenālu, ātri nonāk līdz zonai un tad jau ar vieglu piespēli gūst savu 10. punktu. Tātad par pārspēlēm runājot, mēs jau zinām, ka pirmajā vietā vīriešu 2. grupā ir Salaspils juniori. Šobrīd izskatās, ka 2. vietai ļoti pārliecinoši pretī iet Daugavpils universitāte. Un pirmās grupas komandu vietu sadalījums jau ir zināms, un tas parāda, ka Salaspils juniori spēlēs ar komandu Soulfly UD no Rīgas. Savukārt šīs spēles uzvarētāji spēlēs pārspēli ar Ventspilnieku jauno komandu Probablism Latviens. Tikmēr MainPV mēģina pietuvoties Daugavpils universitātei. Neveiksmīga piespēles Jomkina izpildījumā. Ļoti augsta, ļoti grūti tverama. Tātad Daugavpils spēlētāji, redzam, ir atstāti pilnībā bez aizsargiem. Viens spēlētājs ļoti aktīvi mēģina, 2 spēlētāji mēģina sekt pretiniekus ar disku. Savukārt pārējie spēlētāji rūpējas par to, lai nebūtu iespējams viegli iemest piespēli zonā. Ļoti labi izmantojot 3. piespēles un bleidus, Daugavpils kontrolē disku, pārvietojas no vienas laukuma puses uz otru un ar 3. piespēli atkal Skriņģevskis vienkārši pastiepjoties spēja nocelt disku Jurkevičam. Interesanti, ka rīdzinieki nav mainījuši spēles taktiku arī brīdī, kad viņi ir iedzinējos jau par 4 punktiem. Vai būtu taktiskāk, būtu izvēlēties sekšanu un cilvēku. Jā, varbūt
komandas līderis Jurkevičs sadzirdēja, ko Irva tikko teica, jo viņš ir paņēmis minūtes pārtraukumu savai komandai. Tad MainPV pieprasījusi minūtes pārtraukumu. Nu, skatīsimies, ko viņi mēģinās mainīt šīs minūtes laikā. Jo šajā brīdī vēl nekas nav zaudēts. Principā rīdziniekiem līdz uzvarai ir 6 punkti un Daugavpilī 2. Bet, ja MainPV spēs izvēlēties pareizās taktikas, tad viņi arī var gūt uzvaru. Jā, nu ir sevišķi tāda līmeņa spēlēs, kur spēlē varbūt arī netik pieredzējuši spēlētāji. Iespējams ir pilnīgi viss, un būtībā 4 punktu pārsvars vēl negarantē uzvaru. Uzvara tiek gūta tajā brīdī, kad beigusies spēle. Tad kopumā spēlēta jau aptuveni pusstunda. Līdz spēles laika beigām palikušas 5 minūtes. Nu, skatīsimies, visdrīzākais, ka spēle būs jāspēlē līdz 13 punktiem, jo komanda no Daugavpils jau ir guvusi 11 punktus. Tātad komandas atgriežas laukumā. Daugavpils iesāk šo punktu izspēli ar pārmetienu un spēlēs aizsardzībā. MainPV savukārt būs iespēja uzbrukt. Un noslēdzošajai vīriešu divīzijas spēlē gatavojas jau rīdzinieks Roko Ultimate un Valmieras komanda, kas sāksies tūliņ pēc šīs spēles. MainPV pietuvojušies laukuma vidum, piespēlē uz centru. Tālāk Jurkevičs jau tuvāk zonai, ļoti labi turās laukuma centrā. Zonā rotē apmēram viens spēlētājs ar savu aizsargu. Cenšoties jau pieprasīt piespēli. Un ļoti kaut fiziski mēģina spēlēt Daugavpils spēlētājs. Kopštāls ir nosaucis pārkāpumu. Un izskatās, ka disks tiks padots atpakaļ, jo Daugavpils spēlētājs nepiekrīt, ka viņš būtu izdarījis pārkāpumu. Tātad, ja tas ir ķeršanas sods, tad šādi tiek risināts pārkāpums, kurš ir apstrīdēts, kuram aizsardzības spēlētājs nav piekritis. Neskatoties uz iepriekš saspringto situāciju, šobrīd jau diezgan lēnā skrējienā, atbrīvojoties no aizsarga, MainPV spēja gūt vēl 1 punktu. Principā atkārtoja situāciju, tikai šoreiz precīzāk un brīvāk. Jā, Kopštāls, kurš iepriekšējā epizodē piedalījās, iznāca ārā, un citam spēlētājiem bija iespēja izmantot šo brīvo laukumu un saņemt piespēles stūrī. Sergejevs atkal ievada saspēli Daugavpils komandai. Veiksmīgi viņi virzas uz priekšu un atkal mēģina mainīt laukuma puses, bet šoreiz jau kvalitāte kritusies, varbūt neliels nogurums un nespēja fiksēt disku spēlētājs. Skatāmies, atkal ļoti fiziski spēlē abas komandas. Šķiet, ka ir liela vēlme uzvarēt un mēģinot saprast, kas par incidentu noticis stūrī. Nepiesakts paliek komandas kapteinis Dmitrijs Sirica un gūst punktu savai komandai. Būtībā arī ļoti būtiska īpašība spēlētājiem neapjukt situācijās, kad ir notikusi kāda sadursme, kad ir zaudēts disks, it sevišķi, ir jāturpina spēlēt līdz tiek gūts punkts. Un tikai tajā brīdī drīkst uzelpot un paskatīties, kas tad jādara tālāk. Tikmēr Prieda Daugavpilī ievada saspēli. Un Daugavpils, izmantojot atkal augstās piespēles, maina laukuma pusi. Gandrīz nesaprašanās, bet labi, ka piespēle bija pietiekami lēna un spēlētājs paspēja aizskriet un noķert to. Spiesti ir spēlēt pa perimetru Daugavpils spēlētāji, jo zona ir pilna ar MainPV aizsardzības spēlējošiem. Jā, šobrīd izskatās, ka zonas aizsardzība rīdziniekam izdodas ļoti labi. Bet tāpat tiek apspēlēta
Tātad izskatās, jā, tātad Rīgas spēlētājs ir nosaucis nostaigātu. Tātad metēja spēlētāja ar disku balsta kāja neatradās ārpus zonas. Tajā brīdī, kad viņš izdarīja piespēli, tas nav atļauts. Tas neskaitīsies zaudēts disks, bet spēlētājiem, kurš ir ar disku, ir jāstāv ārpus zonas tajā brīdī, kad viņš izdara piespēli. Tad redzam, disks tiks padots atpakaļ un spēle tiks atsākta pēc diska ievadīšanas spēlē. Redzam, spēlētāji vienojas, ka situācija ir atrisināta un skaitīšana būs no 0. Daugavpils atkal spēlēja pa perimetru. Tad mēģina nospēlēt uz notiņu, bet šoreiz neveiksmīgi. Aizsardzībā blakus bija 3 rīdznieku spēlētāji. Nesaprašanās rīdznieku starpā, pārtver piespēles notiņš un viņš arī gūst punktu savai komandai. Dzirdējām sirēnu, spēles laiks ir beidzies un tā kā rezultāts ir 9-12, tas nozīmē, ka spēle vēl turpināsies. Un spēlēts tiks līdz sākumā nodefinētajiem 13 punktiem. Tāda jā, neliela kļūda rezultātu tablo, bet tas tūlīt tiks atgriezts atpakaļ uz 9-12 un spēle varēs turpināties. Jā, liels spiediens no Daugavpils spēlētājiem. Šoreiz viņi neļauj brīvi pārvietot disku. Bet tāpat iegūts punkts rīdznieku labā. Jā, neizdodas Daugavpilī noslēgt līniju būtībā. Arī iepriekšējais punkts MainPV izpildījumā tika gūts tieši pa līniju. Dzirdam, ir uzkarstuši atbalstītāji. Viņi vēl uzskata, ka viņu komanda, viņu treniņu partneri MainPV vēl var uzvarēt šo spēli. Daugavpilieši ievedīs disku spēlē no brīka atzīmes, un MainPV turpina savu zonas aizsardzību. Tikmēr Daugavpils spiests saspēlēties atkal pa perimetru, mainīt laukuma puses. Ļoti labā pozīcijā šobrīd Znotiņš. Un Znotiņš izglābj savu komandu. Un arī uzvaru Daugavpils Universitāte. Jā, un Sergejevs, kurš visu spēli pavadījis saspēlē, beidzot tiek pie iespējas gūt punktu. Un to izdara ļoti labā mirklī, gūstot uzvaras punktu savai komandai un nopelnot tiesības spēlēt pārspēles ar pirmās grupas 4. vietas komandu.